Sveiks, mans mīļais skatītāji! Nogurums, sirds klauves, spiediens krūtīs – tie ir dažādi nieki, kuriem mēs it kā nepievēršam uzmanību, bet tie var būt arī nopietni simptomi, kas liecina, ka mūsu sirsniņai ir pārslodze. Šodienas stāstā kardiologs un farmaceiti stāstīs, kā saulaicīgi rūpēties par savu sirds veselību. Uz sarunu esmu aicinājusi kardiologu Albertu Bērziņu. Sveiks, doktor! Labdien! Es gribētu sākt ar tādu svarīgu jautājumu par sirdi, kā sirsniņu ietekmē mūsu ikdiena. Ikdiena ļoti daudz var ietekmēt mūsu sirdi, tāpēc, kā mēs zinām, ir daudz dažādi faktori, kas ietekmē sirds veselību. Un tas ir tāds ļoti plašs jautājums, kuru varētu runāt stundām. Un es mēģināšu pieskarties tādām galvenajām lietām, kas varētu ietekmēt. Viena lieta ir uzturs. Otra lieta ir mūsu ikdiena, darbs, stress un, tā nervu sistēmas pārslodze. Un trešā lieta ir arī tāds dzīvesveids, fiziskas aktivitātes, cik daudz mēs kustamies, vai mēs visu laiku sēžam darbā pie datora, vai tomēr cenšamies iziet paskriet vai pastaigāt. Tātad tas ir trīs tādi lieli bloki. Kādi ir simptomi, kuriem vajadzētu jau sākt pievērst uzmanību? Simptomi var būt daudz un dažādi, bet to, ko es kā kardiologs sastopos ikdienā, ar kādiem nāk visbiežāk pacienti, tas ir sirdsklauves. Tātad cilvēki sajūta, ka ir pārstieni vai sajūta, ka sirds sitās ātrāk. Otra lieta, ļoti daudziem, diemžēl, ir paaugstināts asinsspiediens, ko daudzi cilvēki, diemžēl, ignorē. Bet es asinsspiedienu un arī mani citi kolēģi, mēs saucam to par kluso slepkavu. Jo asinsspiedienu mēs bieži vien vispār nejūtam, bet problēma ir tāda, ka asinsspiediens ietekmē uz asinsvadiem, uz nierēm, acīm, sirdi un galvas smadzenēm. Un tie ir ļoti svarīgi orgāni. Vēl viens no ļoti svarīgiem simptomiem, ko nekādā gadījumā nedrīkst ignorēt, ir elpas trūkums. Saka, lūdzu, kā mēs varam ikdienā paši palīdzēt savai sirdī būt veselai? Jā, noteikti fiziska aktivitāte ir viena liela grupa. Otra liela grupa ir uzturs. Tas princips būtu vidusjūras diēta. Dārzeņi, augļi, baltā gaļa, zivis, olīveļa. Tie tādi stūrakmeņi. Trešā lieta ir kvalitīvs miegs. Kvalitīvs miegs attiecīgi mums samazina asinsspiedienu, samazina pulsu un uzlabo mūsu mentālo stāvokli. Nākošā lieta, ja mēs tomēr sastopamies ar kaut kādiem ikdienas stresoriem, grūti ar to tikt galā, mēs varam arī izmantot dabas līdzekļus. Jā. Mums ir daba devusi ļoti daudz dažādu burvīgu zālīšu. Tur mums var būt vilkābele, mātere, ir arī balderjāņi. Mātere, vilkābele un balderjāns, kā arī citi augu ekstrakti, vienmēr ir bijuši populāri un īpaši mūsu reģiona iedzīvotāji. Mēs tos ļoti labi pazīstam, tie ir pārbaudīti un ļoti bieži tiek lietoti tieši sirds veselības stiprināšanai, tātad pie maziem funkcionāliem sirds traucējumiem. Šeit mēs, protams, nedomājam tad, ja ir jau kāda nopietnāk uzstādīta diagnoze, bet kā papildu līdzeklis, papildu terapija vai arī kāda stresa vai satraukuma gadījumā ļoti lieliski palīdz. Lietojot vilkābeli vai vienu pašu, ja, tātad tīrā veidā vai arī kopā kompleksi jau ar kādām minerālu vielām, vitamīniem vai to pašu balderjānu un māteri, tā funkcija galvenā vilkābelē tā, ka atslābina mūsu mazliet asinsvadus, kā rezultātā ir maigs nomierinošs efekts un asinsspiediens nedaudz, bet mazinās. Balderjāns vairāk nomierina mūsu centrālo nervu sistēmu. Tad, kad mūsu centrālā nervu sistēma ir nomierinājusies, kā mēs zinām, stress mazinās un asinsspiediens pazeminās. Un māteri savukārt arī ar nelielu nomierinošu efektu, bet vairāk tieši uz sirds ritmu, tātad uz pulsa frekvenci. Ja mums strauji sitās sirds, mēs esam satraukti, dažkārt paaugstinās spiediens, bet dažkārt sirds tieši ritms, frekvence ir nedaudz paaugstināta. Tad māteri ir ļoti noderīga, jo mazliet samazina sirds frekvenci. Doktor, kāds ir normāls asinsspiediens, pie kā mums vajadzētu pieturēties? Ļoti labs jautājums, jo tā ir diezgan liela problēma un cilvēki dzīvo mītos.
Normāls asinsspiediens jebkurā vecumā ir 120 uz 80. To, ko es gribu, lai pacienti un cilvēki, kas mūs skatās, saprot. Nav tā, ka ja man ir tur, 70 vai 80 gadi, man ir 160 uz 100 asinsspiediens, tā ir norma. Nekādā gadījumā. Mums ir jāsaprot, ka cilvēkam bieži vien arī gados tā nervu sistēma vairs nav tik stabila, un cilvēki sāk uztraukties par daudzām dažādām lietām. Un viņiem ir arī tāds asinsspiediens svārstības. Piemēram, cilvēkiem ikdienā ir spiediens 110, bet, piemēram, vakarā paklausoties ziņas, spiediens uzceļās uz 150. Un šajā momentā, protams, kad nāk tādi pacienti, es viņiem nelieku zāles asinsspiedienam, ja būs otra galēja, bet cilvēks dzīvos ar zemu asinsspiedienu, būs vājums. Šajā momentā izcili noder dabas līdzekļi, par ko mēs iepriekš runājām, tāpat ir vilkābele, mātere vai balderians, vai varbūt kāds cits līdzeklis, bet principā ļoti labi. Tad, kad ir tas uztraukums, mēs varam šos dabas līdzekļus izmantot un tad nomierināties bišķiņ, un tajā momentā cilvēkam spiediens uzreiz normalizēs. Pirms mēs sāksim mērīt spiedienu, ieņemam brīvu pozu, kājas ir atbrīvotas, tālāk mēs pievēršam uzmanību rokai. Parasti spiedienu mēram kreisajā rokā. Sirds pusītē. Jā, sirds pusītē mēram. Roka ir ideālā gadījumā, viņa ir atkailināta, brīva, novietota, mēs ērti sēžam, un šobrīd mēs varam uzsākt mērīt savu asinsspiedienu. Ar vienu noteikumu, ja mēs esam ievērojuši starp brokastīm vai pusdienām vismaz stundu, ja mēs esam ievērojuši vismaz stundu starp fiziskām aktivitātēm, tātad mēs esam mierīgi. Aptiekā, ja mēs atnākam, tātad pacientam palūdzam vismaz 5 minūtes mierīgi apsēsties un lai organisms nomierinās. Lieliski. Es pamēģināšu, jā? Kā mēs novietojam manžeti un noklipsējam, nofiksējam viņu tādā stingrībā, lai rādītāju pirkstu es brīvi varētu aizlikt. Ja? Un tad mums vajag ieslēgt viņu. Jā. Ļoti labs asinsspiediens. Jā, bet, lai mēs iegūtu pilnībā precīzes mērījumus, vienmēr ir ieteicams veikt 2 vai 3 mērījumus ar 5 minūšu starpu. Tātad, kad mēs izlaižam pilnībā gaisu no manžetes, un tad aprēķinam, vai arī jaunākajām tehnoloģijām jau paši asinsspiedienu mērāmie aparāti paši aprēķina vidējo mērījumu no šiem 2 vai 3 mērījumiem. Saki lūdzu, lai cilvēks, pēc 50 apmēram, varētu savu dzīves kvalitāti pacelt un sekot līdz savai sirds veselībai, ko tu ieteiktu, ko ikdienā darīt? Jā, to, ko es varētu ieteikt visiem, kas mūs klausās, ir rūpēties par savu veselību, gan fizisko, gan mentālo, kustēties, censties veselīgi ēst, kvalitīvu miegu, stresu menedžēt, bet lūdzu, neignorējam sūdzības. Ja jūs jūtat, ka kaut kas nav labi, vai spiediens paaugstinās, vai jūtat, ka parādās kaut kāds nogurums, vājums, ko, piemēram, iepriekš jūs varējāt veikt kaut kādas slodzes, sirdsklauvas, aiziet pie tā ģimenes daktara, nekautrējieties. Uztaisīs jums pamat izmeklējums, pārbaudīs, ja visi labi, burvīgi, bet varbūt tomēr ir kaut kāda problēma, kas ir jāatrisina. Problēmas ignorēšana nav atrisināšana. Tāpēc, lūdzu, rūpējamies par sevi, mīlam sevi un viss būs labi. Brīnišķīgi. Kā dakteris teica, mīlam sevi un neignorējiet simptomus. Rīgas farmaceitiskā fabrika ar 75 gadu pieredzi augu izcelsmes, ārstniecisko līdzekļu, uzturu bagātinātāju un ārstniecības augu tēju izstrādē un ražošanā, kam uzticas paudžu paudzēs. Rīgas farmaceitiskās fabrikas augu izcelsmes zāles – tava izvēle sirdsmieram. Sirds pilieni, RFF pilieni, iekšķīgai lietošanai, šķīdums. Augu izcelsmes zāles, ko lieto kā palīga līdzekli funkcionālu sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos. Satur 4 augu kombināciju, lai panāktu terapeitisko efektu sirdsdarbības traucējumu vai nervu spriedzes gadījumā.
Vilkābeļu tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums, augu izcelsmes zāles, kuras spēcina sirdi, paplašina asinsvadus un pazemina asinsspiedienu. Zāles rada simptomātisku atvieglojumu tādos sirdsdarbības traucējumu gadījumos, kā pātrināta sirdsdarbība un vai paaugstināts asinsspiediens. Māteres tinktūra RFF pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums, augu izcelsmes zāles, vieglas nervu spriedzes mazināšanai, kā arī nedaudz paaugstināta vai svārstīga asinsspiediena gadījumā. Augu valsts ārstnieciskie līdzekļi ar paudzēs pārbaudītu kvalitāti. Un tagad es aicinu kopā ar mani doties uz kādu īpašu vietu. Sociālās aprūpes centrs Liepa – tā ir vieta, kur vecumdienas nav vientuļas. Te satiekas rūpes, sirds siltums un cilvēka cienīga ikdiena. Sociālās aprūpes centrs mums ir dibināts pirms 19 gadiem. Nākošais gads mums būs jubileja 20 gadu darbība. Pamatā mēs pakalpojumus sniedzam veciem cilvēkiem, kā arī mums ir invalīdi. Ir arī demenču nodaļa mūsu pansionātā, kur, diemžēl, katru gadu klientu kļūst arvien vairāk un vairāk. Mūsu pansionātā ir ārkārtīgi paveicies, ka bija iespējas ierīkot slēgtu teritoriju, un klienti var brīvi pārvietoties, iziet ārā, pastaigāties, un mēs esam droši, ka viņi nekur nepazudīs, jo daudzi no viņiem var aiziet un vienkārši neatrast ceļu atpakaļ uz mājām. Te tiek nodrošināts viss nepieciešamais, lai ik viens iemītnieks justos kā mājās. Mums ir 1/3 vienvietīgas istabas un 2-vietīgas, ir 2-3-vietīgas istabas, bet pamatā ir 1-vietīgas un 2-vietīgas istabas. Ir tāds brīdis dzīvē pienācis, kad es pats ar sevi nevaru parūpēties. Lēnā garā nonācu šeit, pansionātā. Te par mani rūpējas gan medicīnas darbinieki, gan personāls, aprūpētāji. Cilvēkiem, kam nepieciešama šāda veida aprūpe ir, pansionāts ir ļoti labi izēja. Aprūpes nama iemītniekiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes. Visiem spēkiem cenšamies viņus motivēt un ieinteresēt. Mums ir gan dažādas izbraukuma ekskursijas, gan uz Helovīnu parku braucām, vedam regulāri viņus uz jūru. Ir arī tenis nodarbības dažiem, kas ar to vēlas nodarboties. Pat cik es agrāk bišķi nodarbojos, tad man tā bija interesanti atsveidzināt. Vienīgais nav vairs tā fiziskā kondīcija. Vecums nāk virsū jūra, kā sacīt, jāsaka. Aprunājoties ar nama iemītniekiem, visi kā viens uzsver, vislielākais prieks ir plašā, sakoptā teritorija. Mums ir gan ceriņdārs, gan jasmīni, gan ābeļdārs. Klienti rudeņos ēd paši savus ābolus, un pavasarī ir prieks skatīties, kā zied ābeļdārs. Ir ar strūklaku iekārtot teritoriju, un visi klienti parasti ir ļoti apmierināti, kad var uzturēties tādā dārzā praktiski. Pilsētā, bet dārzā. Tagad dodamies nelielā reklāmas pauzē. Pēc tās parunāsim par magnija lomu nervu veselības uzturēšanā. Ja runa ir par magniju, tad pirmā doma ir muskuļu spazmas, bet izrādās, ka magnijs ir nepieciešams gan mūsu nervu sistēmai, gan vispār organismam kopumā. To šodien mums pastāstīs ģimenes ārste Gerda Lielause, ginekoloģe Inte Dinsberga un farmaceits Andrejs Nikolājevs. Andrej, ja runa ir par magniju, tad, protams, pirmā lieta, ko visi iedomājās, ir muskuļu spazmas. Bet saka, lūdzu, kam vēl magnijs ir nepieciešams mūsu organismā? Magnijs ir visam nepieciešams organismu, tikai daudz cilvēki varbūt par to maz zina, principā, ja? Un pirmais, kam ir nepieciešams, tas ir mūsu galvenam kompjūteram, ja, nervu sistēmai, principā, ja? Jo tur patēriņš mūsdienu cilvēkam ir ļoti augsts īstenībā, ja? Magnijam patiesībā ir ļoti liela nozīme. Tā mēs tik domājam, kad tas ir muskuļu krampju gadījumā, bet magnijs piedalās vairāk nekā 300 dažādos organiskos procesos. Ļoti liela nozīme magnijam ir centrālās nervu sistēmas normālai darbībai. Ļoti iesakāms magnijs ir pusauģiem, kad hormoni lēkā un kad arī emocijas sprākst uz visām pusēm.
Tāpat ļoti iesakāms ir ikdienas gaitās cilvēkiem, kam ir liela fiziskā un garīgā slodze. Un ļoti jālieto būt arī vecāku gadagājumu cilvēkiem, kam ir kādi miega traucējumi, kam ir arī nervozitāte. Kas notiek ar mūsu nervu sistēmu, ja nav pietiekamā daudzumā magnīzija? Vienkāršiem vārdiem pastāstot, tas ir tā, ka mēdz būt situācijas, es domāju, katram cilvēkam dzīvē mēdz būt tāda situācija, ka viņš grib ar kaut ko izlādēties. Viņam izdara vai nu kaut ko traku, vai nu kaut ko, kas viņam patīk, ja? Vai nu viņam periodiski jānodarbojas ar savu hobiju, lai tur izlādēties. Ja? Viņš izlādējas, un tad viņš jūtas labi. Magnīs ir tas, kas nodrošina katrai šūnai izlādēšanos. Ja? Ja trūkst magnija, tā šūniņa nevar izlādēties, un viņa uzkrāja to nervozu impulsu, principā, ja? Un paliek tāda nervoza, tāda adataina, ja? Un viss nepatīk. Tiklīdz tu iedod tai šūnai magniju, viņa nomierinās, viņa izlādēs un jūtas komfortabli un spēj funkcionēt. Un tā kā magnīs ir svarīgs ļoti arī sievietes veselībai, tad dosimies pie ginekologa. Sāksim ar to, kāda varētu būt magnija trūkuma simptomi. Pirmkārt, tas ir nogurums, nespēks. Tas varētu būt miega traucējums, varētu būt arī apetītes zudums. Un visbiežākais tas, ko pacienti pamana, kā magnija trūkuma simptomi, tie ir krampi muskuļos, krampi kājās, varbūt arī roku tirpšana. Tā kā, tas viss varētu liecināt par magnija trūkumu. Protams, var jau būt arī, ka mēs neko nepamanām, jā, bet tomēr aizdomāties par to, ka magnija lietošana varbūt būtu nepieciešama, dažkārt vajadzētu. Ir skaidri pierādīts, ka magnija trūkums organismā izraisa oksidatīvo stresu, un es domāju, nevienam vairs nav noslēpums, kas ir oksidatīvais stress un kāpēc tas ir slikti. Magnijs grūtniecei neapšaubām ir nepieciešams jau pirmkārt agrīnā grūtniecības periodā, tieši tajā posmā, kad notiek šī implantācija. Tātad mums ir būtiski arī uzņemt pietiekami daudz magnīta pirms grūtniecības. Tāpat grūtniecības laikā neapšaubām magnīs ir labs bērniņa attīstībai. Magnīs ir nepieciešams bērniņa attīstībai, bērniņa nervu sistēmas attīstībai, muskultūras attīstībai. Tāpat grūtniecības laikā magnīs mazina arī krampju risku. Arī grūtniecis sūdzās par to, ka viņai ir krampji kājās, tad neapšaubām viens no iemesliem arī varētu būt magnija trūkums. Ir pierādīts arī, ka magnijs, protams, samazina arī preeklampsijas risku. Pēc tam magnijs piedalās arī kaulu stiprināšanā, ja tā var teikt, tad osteoblastu un osteoklastu sintēzē, kas ir ārkārtīgi būtiski savukārt sievietēm menopauzē, kad jau tāpat estrogēna trūkuma dēļ ir risks osteoporozē. Bet ir vēl citi, organu sistēmas, kur viņš arī ir nepieciešams. Pieņemsim kuņģa zarnu trakts, ja? Jo biežāk pie magnija deficīta ne tikai muskuļu spazmas attīstās, ja? Bet arī iekšējo organu spazmas attīstās. Tad nākamais, kas būtu neredzamais, ko mēs nejūtam, bet viņam ir nepieciešams, tā ir sirds īstenībā. Kad ir magnija trūkums, sirds dabūs tiešām lieki pastrādāt. Ja? Un tāpēc mēs to nesajūtīsim, ja? Bet īstenībā tā ir. Tagad ļoti modīgi ir teikt, ka visu var uzņemt ar pārtiku. Saka, lūdzu, ar kādu pārtiku mēs varētu uzņemt magniju un cik daudz būtu jāpēda, lai būtu pietiekamā daudzumā? Jā, tu vari ēst šādu vai tā, tos produktus, kas ir bagāti ar magniju. Piemēram? Tas ir sēklas, pieņemsim, tas ir Indijas rieksti, mandeles. Ļoti daudz magnija bija ķirbju sēklas, līnsēklas un arī saulespuķu sēklas ir daudz. Ja? Bet tie ir tie produkti, ko daudz nevar apēst īstenībā. 100 grami tas jau arī daudz īstenībā. Ja? Un tu katru dienu varbūt arī nelietos to, neēdīs. Grūti panākt to devu, magnija devu, kuru būtu jāuzņem ikdienā katru dienu, principā. Ja? Un tad mēs te pievienosim klāt, ja tu lieto vēl katru dienu kafiju, kafija izvada visu no organisma, visus minerāļus, mikroelementus un magniju arī tāpat, ja? Tad līdz ar to mums nelietojot papildus magniju, mēs
pamazām iekrītam magnīta deficīta un jūtamies kā savilkti, uzvilkti, nervozi un saspringti, principā, ja? Un tāpēc te ir pirmais risinājums, kas būtu nepieciešams izdarīt, nevis tikai kaut kādas ārstnieciskas masāžas, ja, bet vienkārši paņemt aptieka magniju. Tāpēc Nervostrongam ir jauns produkts izstrādāts, Nervostrong magnija formula. Un saki lūdzu, lai neapjuktu aptieku plauktos, jo tur ir tiešām ļoti bagātīgs klāsts, kas mums tieši ir jāmeklē? Teiksim tā, lai tiešām nesamaldīties, teiksim, kuru magniju izvēlēties, ja, kaut gan ir ļoti daudz ir pazīstami, ja, Nervostrongs ir piestrādājis pie savas formulas tā, lai tās būtu atbilstošākais un pareizais magnijs tieši nervu sistēmai, principā, ja, pie nervozitātes, pie, teiksim, saspringumiem kaut kādiem, ja, teiksim, tādas, pie saspringtā organisma. Un tur ir pareizākais magnijs tieši no tāda viedokļa, ja? Tas ir magnija bisglicināts, ja? Un viņš ir, teiksim, no vienā pusē viņš dod to magniju, viņš ir galvenais donors magnijam, ja? Un bisglicināt glicīns, respektīvi, viņš nodrošina to tādu nervu sistēmu, tā ir tā aminoskābe, kas nepieciešama smadzenēm, lai normāli darbotos smadzenēs, nervu sistēma un tā tālāk. Un līdz ar to viņš ir tādā ziņā atbilstošākais nervu sistēmai. Papildus tur vēl ir, teiksim, pievienots klāt magnija citrāts, kas savukārt ļoti labi un veselīgi kuņģa zarnu traktam. Viņš regulē to zarnu trakta darbību. Ja? Tur ir, protams, B grupas vitamīni, B1, B2, B6, B12, ja? Un galvenokārt B6. Ja? Tur ir 500 mg deva, ja? Un līdz ar to tas diezgan labi varēs cīnīties ar magnija deficītu organismā. Ja? Tāda bustotā deva, lai tiešām cilvēks lieto to magniju normāli, regulāri un ilgstoši, jo magnijam svarīgi nevis cik tu izdari, teiksim, cik daudz pa dienu, bet galvenais regulāri katru dienu ilgstošu periodu, burtiski līdz mūža beigām, teiksim, tā ārsti arī rekomendē, teiksim, uzsākt un lieto, principā. Var uztaisīt tur pie kaut kādam vasaras perioda, varbūt to pārtraukumu, bet tā pa lielam, principā, visu mūžu jālieto. Jo tas ir nevis kā kaut kāds tāds bagatinātājs uz vienu brīdi, tas ir ēdiens šūnai, respektīvi, ja, un ja mēs to nedodam katru dienu, mēs gribam katru dienu, ja, tāpat arī šūnas grib ēst katru dienu pilnvērtīgi, ja. Ja mēs gribam rūpēties par savu šūnu veselību, lai viņas būtu mierīgas. Par sevi, nevis šūnu, par sevi, lai mēs labi justos, lai mēs labi izskatāmies, jo pie nākamā jautājuma, ko es gribētu minēt, ja, ka mēs citreiz domājam, ka mums viss ir forši un viss kārtība, ja, un mēs nejūtam un neredzam, kā darbojas tas stress, ka tas stress akumulējas, teiksim, dziļi iekšā zemapziņa, ja? Un pieņemsim, pa dienu dzīvojot, mēs domājam, ka mums ir forši, mēs ļoti labi tolerējam un to stresu noturam un nepsihojam pie jebkuras situācijas, ja? Bet reāli tas stress, viņš ieurubinās iekšā dziļi zemapziņa, un pēc tam mums ir bezmiegs panākti, mums ir tādas nestandartas, teiksim, tādas uzvedības situācijas mēdz būt, mēs varbūt uz kaut ko citreiz asāks norēģējam, jo tas ir sakrājies stresiņš iekšā, ja? Vai vienkārši izsit korķus organismā, teiksim, vai sirds problēmas kaut kādas sākas, vai asinsspiediens celšanas tādas neraksturīgas, lietoja zāles, man uzauga asinsspiediens, ja? Vai kuņģa zarnu trakts sāk bastot, teiksim, ja? Un kaut ko, teiksim, tur vai sāpes, vai vēl kaut kas, ja? Un mēs citreiz neredzam, kā tas stress, kā viņš reāli nodara to kaitējumu organismam, un mēs neapzināmies, teiksim, ja? Bet risinājums citreiz var būt ļoti vienkārši ir jāpilda tās, ja? Līdz ar to par magniju tiešām ir ļoti labi jāpiedomā, tā ir ļoti svarīga minerālu viela organismam, ja? Un viņu tiešām jāņem savu vitamīnu arsenāla un, teiksim, jāpalielina savu dzīves kvalitāti.